Daugavpils Universitātes ziņas. Daugavpils Universitātes kolektīvs sveic visus Latgulas radējas klausētojus Latvijas Republikas proklamēšanas 94. gada dīnā, aicināja izsvinīgu koncertu, kas notiks 15. novembrī 16. Daugavpils Universitātes koncertzalā Parodis īlā 1. Līdz 15. novembrim Daugavpils Universitātes Latgulas Pētniecības institūts izsludinājis dezateikšanos dalībai 20. zinātniskajai konferencei Latgulas pagotne, tagadne un nākotne, kas notiks 2012. gada 30. novembrī. Konferences tēma ir Naparastīs novada viesturī. Konferencē aicinoti dezadalīt dažādu zinātņu nozaru Latgulas pētnieki interesanti, kuru referāti i uzastošanos var padarīt skotu iz Latgulas montojumu daudzveidīgoku i interesantoku. Kā jau tika informēts, no 28. līdz 30. novembram vairākos Latvijas pilsētos tiek organizēta karjeras nedēļa. Tos ietveros 27. novembrī no 17. līdz 19. Daugavpils Universitātei notiks karjeras dīna students dzeivi izpornūs, kuras laikā ik viens interesants varēs iesaistīt dažādos aktivitātēs, jūs zinot, kādu profesiju daudzveidību var apgūt Daugavpils Universitātei, kā arī to, kādas īmaņas būs nepieciešamas izvēlētos profesijas speciālistiem. Tikamies karjeras nedēļā Daugavpils Universitātei. Daugavpils Universitātes humanitāro fakultāte līdz 1. decembram ir izsludinājusi dezateikšanos starptautiskajai zinātniskajai konferencei Zinātniski lasījumi, kas jau 23. reizi notiks Daugavpils Universitātei. Konferencē tiek plānotas 6 darba grupas, kurā tiks aplūkoti jautājumi, kas saistīti ar baltu, slāvu, vācu, angļu valodām, mūziku un vēsturi. Konference notiks 2013. gada 24. un 25. janvarī. Jau 55. reizi Daugavpils Universitātei tika organizēta tradicionālo Daugavpils Universitātes starptautisko zinātnisko konference, kas notiks no 10. līdz 12. aprīļam. Konferences mērķis ir uzsvērt augstākos izglītības nozīmi, zinātniski inovatīvu risinājumu, pieaugušo lomu mūsdienos, kā arī veicinot sadarbību ar Latvijas, Eiropas Savienības un citu valstu augšskolām un pētnieciskajiem centriem. Pētījumu tematika saistīta ar humanitārajiem, sociālajiem un dabas zinātņiem, izglītības mākslas, tīsību un citam jomam. Lai pieteiktu dalību konferencei līdz 2013. gada 4. februārim, jo pīzareģistrēja mājaslapā www.dukonference.lv. Līdz 2013. gada 4. februārim turpinājās dezateikšanos arī Latgulas reģiona vispārējos vidējos izglītības īstošu skolānu zinātniski pētniecisku darbu konkursam, ko organizēja Daugavpils Universitāte un Daugavpils pilsētas dūmis vispārējos un profesionālos izglītības porvalde. Konkursā aicinoti dezadalīt vispārējos vidējos izglītības īstošu 10. līdz 12. klašu skolāni un profesionālo vidusskolu un āročskolu audziekņi. Konkurss tiek rīkots ar mērķi padziļināt skolānu zināšanas, dabas, humanitāro, sociālo un inženieru zinātņu nozarēs, iepazīstinot skolānus ar mūsdienu zinātniski pētniecisko darba tematiku un metodēm, iesaistot skolānus tīšā pētījumu izstrādē. Labākie darbi, kurus pēc izvērtēšanas noteiks ekspertu komisija, tiks izvirzīti dalībai reģionālajā konferencī konkursā, kas norisināsies 2013. gada 16. martā Daugavpils Universitātei. Papildus informācija par itom un citam Daugavpils Universitātes aktualitātēm atrodama universitātes sātislapā www.du.lv. Daugavpils Universitātes ziņas tapušas sadarbībā ar Daugavpils Universitātes sabiedrisko attīstību speciālisti Vitu Viļevko. Daugavpils Universitātes ziņas.